Pārvākšanās diena, ja? Jā. Somas sakrauts, busā, kā vakar iekšā. Braucam uz kuģi. Jā. Kafiju tik un tā gribas. Jā, nereāli. Tā, kad vienīgā lieta, par ko spēju domāt, tagad ir kafija. Tāpēc mēs laižam uz kuģi, cerams, ka visi tur ar laikam sajiet. Keits, kur laižam? Uz Kaupangan. Kaupangan. Sorry par drabošanām rokām. Mūsu kuģis. Tā ir ātrlaiva, ar kuru mums bija izvēle braukt, bet nu tur ir, mums ir privileģijas, kā Keits tikko teica, ka mēs vienkārši ejam iekšā tā kā kundziņi. Smuku laipiņu. Viņi tur stāv rindās. Mums vienā laikā arī būsim tur uz vietas. Bet viņi jau vēl rindā stāv visi. Mēs jau brauksim, ka viņi vēl tālūk. Te ir maisīgi vēs. Tādu. Kur šeit mums arī jāsēž. Droši vien. Cerams, ka viņi neārdīsies, ne? Domāju, ka neizstās mierīgi. Jānoliek somas. Jānoliek somas. Could've just got a hotel. You look good, fuck, oh well. Only care if you want me. I've been in love. Žēl, ka nenofilmējām, kā mēs braucām. Nevarējām, diemžēl bija. Diemžēl nevarēja. Tur man ir rokas piedzītas tā, ka trīc. Mēs esam atbraukuši uz jauno vietu, kur mēs... Mēs šitā arī braucām. Keits man aizmugurē šādi. Žēl, ka to visu nevar parādīt, bet nu, man viss ir stīvs šobrīd. Mums bija jābrauc tikai 15-16 minūtes. Ui, ka man ir notirpus pakaļ. Soma tur viena, otra soma te. Keits šitāds aizmugurē sakal savu rozo ķiveri. Es viņai speciāli paņēmu. Man ir forša ķiveri, kura šādi stāv. Jo man viņa ir vienkārši pa lielu. Nu, un tā arī mēs atbraucām, jā. Tagad ir jāiet meklēt receptions, bet nu vieta izskatās galīgi labiniekā. Kluss, foršs, tāds maisīgs. Un tur ir ūdens, bet nu to jau mēs jau varam parādīt bišķīt vēlāk. Rādās kaut kāds 18. decembris. Let's go. Pārti. Smaiņi ir bišķīt uz to pusi. Atnācām pačilot. Jā. Ēt nopaldēties vēlāk, jābrauc apkal ēst. Kur? Sarkanā tilpī. Grilēta. Grilēta sarkanā tilpī. Tas man likās, ka tie ir rīsu milti, bet tas ir sāls. Tas ir sāls, jā. Tā kā vajadzētu būt ļoti Viņš atgrieza viņu tikko vaļā. Apskatīties. Nē, šito pusi viņš neatgrieza. Tik naturāli garšot lāba. Nu, ar čili. Nu, davai. Stipra? Nu, ir asa, jā, bet laba. Labi, es arī gribu ķerties klāt. Izspēlējāmies discgolf. Un tad mēs sapratām, ka vajadzētu atbraukt kādu ūdenskritumu. Bija viens plakām. Atbraucām, mēs jau kādu laiku rāpamies augšā pa viņu. Nu, es nebiju domājis, ka būs tā. Nes tur ir rauds. Kaut kur tur ir augšā jāiet, jā. Nu, te ir diezgan tā kā atstās. Mēs kaut kur pa cejieni nācām augšā, viegli galīgi nav. Ļoti karsti, pārsvīduši. Visai kaut kur jāpieturās, ir, protams. Ir diezgan jaudīgs kāpums. Un man neliekās, ka mēs baigi daudz esam nogājuši. Kopā stundu, nu mēs 15 minūtes ejam. Varbūt. Priekš Keča domātas zīmes nākot iekšā šinī takā. Viena teica, uzmanieties no indīgiem kukaiņiem vai rāpuļiem. Skorpions, kaut kāda simtkāja vai kas.
un zirnekļi. Kā jau Kecim zirnekļi ļoti patīk, tāpēc tas priekš viņas. Viņa tagad ir uz katru soļu uzmanīgu un pat no tauriņa noraustās. Tātad pēc tās zīmes, kas bija pirms tam, kur skorpions un zirnekļi, kas nākošā zīme ir mērķi. Uzmanieties no mērķi. Un ko tu, Keci, uzreiz teici? Viņai ir tieši visas tās radības, kas viņai ritīgi patīk. Ir trāpījušās šajā nacionālajā parkā. Bet te var ielīst iekšā, atvēsināt pēdus, ja gribas. Negribas? Ieraudzīt, ka šeit ir viss kaut kas, jā? Nu jā. Jā, mēģinu pierast. Bet te ir ēnīta forša sajūta gan. Ejam tālāk, tur, augšā. Es priekšu. Lietas sezonā šitais ūdens kritums esot ritīgi iespaidīgs. Un to, protams, var saprast, kāpēc, jo stāvums ir nereāls, ne? Jā. Tagad tādas liekas mazas straumas salīdzinoši. Ja tā kā gāži, varētu būt labāk. Jā. Paskatīt, man sausti jākāpj. Un saulē galvenais, ka iekšā. Es domāju, tie akmeņi būs pārkarstuši, un mēs uzreiz kā uz pannas. Jau sāk jau just, ka te ritīgi silts paliek. Wow! Vienkārši akmens siena, ne? Jā. Mums tur jāiet. Amagi, tu negribi iet pa šeien? Jo saķeri ir diezgan zolīdi. Es laikam pa maliņu tomēr. Nu tad es pa teien. Jā, nu kas? Davai. Nu diezgan biezi džungļi jāatzīst. Koki milzīgi. Esmu uzkāpis uz pašu ūdens kritumini. Maziņš viņš šobrīd gan ir. Lietu sezonā esot iespaidīgi. Kecis aizgāja pa to malu, kur āpilē. Wow! Likās, ka ūdens būs tās ļoti vēsts, atvaldzējoši, bet īstenībā nav ne tuvu. Elvīts aizgāja gar pašu ūdeni. Es eju pa stāvo akmeņu taku. Es esmu vienkārši pārsvīdus. Šitā nekad dzīvē neesmu svīdus. Nekas nebeidzas. Bet labs haiks būs. Mēs ik 5 minūtēm apstājamies padzerties. Ir nereāli karsts. Diezgan stāvs arī tas kāpums ir. Un tagad arī 1:30. Nu, ir arī saule ir. Īstajā punktā, jā. Bet, nu, džungļi biezi, ne? Baigi. Tie koki ir, es nezinu, cik gari, milzīgi. Jā. Tur īpaši tai pusē. Bet arī grūti ir iet, tā kā tur, kur ir tā taka. Tās saknes ir nereāli, tā kā viņš tā kā paklupināt visu laiku grib liekās. Nu jā, viņš tā kā uz āru, vai ne? Tā kā silpa. Piesēdām padzerties un bišķiņi ievilkt telpu, jo sviedri tek. Bet nu reku tur. Varbūt. Kaut kā tikai trešdaļa nogājuši. Ieraudzījām karti, tikko tas bija ļoti liela vilšanās. Stulbi, ka tā karta pat bija tur, jo likās, ka mēs jau esam gandrīz augšā. Tālumā jau kaut kāds skats. Tad kāds ir skats no pašas augšas? Tas būtu interesanti.
Laikam jau jātiek līdz te augšā ir. Kā izrādās, nav jau tā, ka mēs tikai ēdam. Kaut ko jau padaram arī. Reāli vazājamies pa džungļu griem. Tie koki tie ir diezgan iespaidīgi, jāteic. Viņi visi taisni un gari ritīgi. Bet nevar baigi uz augšu skatīties, jo laik jāstais, kur kāju liek. Labi, šitam ir diezgan taisni. Šitais jau ir jau tāds pastaigas variants, šitais gabaliņš. Bet nu šitā tas ir tāds lutinājuma taisni. Pārējais visi visu laiku tā kā sienā kāpt augšā. Pārkarsuši. Noiets ir te. Pa te iesim lejā. Bet šeit ir rekur kaut kāds skatu punkts. Rainforest kaut kāds skatu punkts. Cerams, ka te varēs nožumpīt. Šis ir laikam tas moments, uz kuru mēs nācām, nezinādami, ka šeit tāds ir. Nu, paskatāmies, kas tas ir. Wow. Ir jau okei. Ujop, cik. Mēs esam īstenībā diezgan augstu. Kaut kur dzirdu baigo ūdens kritumu. Tas ir laikam, pa kuriem mēs nācām augšā. Jā. Tur. Tur ir tāda iela, ja ne? Un te ir tīs high points. Kā ir? Labi. Mēs esam lejā. Izrādās, ka tas bija daudz grūtāk, kā mēs bijām iedomājušies. Protams, arī neplānot. Var redzēt, cik slapš viss ir. 2 stundas kaut kādas mums tas paņēma. Brauksim, ēdīsim un tad ir jābrauc peldēties, jo mēs esam, tas ir ļoti labi redzams laikam, ne? Mugursoma. A few minutes later.